Sveiki visiem! Tātad komentārs, ja, ja tavā dzīvē ir ieradies skopuls un egoists, un pati es esmu sirsnīgs cilvēks un dāvinu dāvanas, un vienmēr sakot, ir skaidrs, ka cilvēks ir ļoti labsirdīgs un nekā viņam žēl nav šajā dzīvē. Tātad divas lietas, uz ko skatāmies. Pirmkārt, sesijā ir jāiet tāpat, lai redzētu, kāds ir tās apakšējais, tā apakšējā vajadzība, tā galvenā vajadzība, tā drošība, mīlestība un kas tur vēl katram pēc pieprasījuma. Virspusē, kas jāskatās. Atceramies vienu lietu, tavs partneris arī ir tavs skolotājs. Ja? Pirmie skolotāji ir tavi vecāki. Kā nu tur ir gājis, to jau nu mēs paši zinām, bet viņi ir tavā dzīvē skolotāji pirmie. Tālāk tavs skolotājs joprojām, visi cilvēki, principā, ar ko tu dzīvē saskaries, visi ir skolotāji tavā dzīvē. Tā nu tas ir. Un īpaši partneris. Tātad, ja tu esi tas cilvēks, kas dāvina cilvēkiem dāvanas un ir sirsnīgs un izpalīdzīgs uz riņķi, partneris ir egoists un tātad skopuls un nekur neko nevienam un arī tev ne. Par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka viņš tev rāda, cik milzīgs disbalans te ir. Ja? Tavs skolotājs rāda, ka tu pat raku esi iekritus tajā otrā pusē, kur ir jādāvina dāvanas un jābūt mīļai un jābūt sirsnīgai un visiem jāpalīdz. Kāpēc? Pajautā sev, kāpēc tu dāvini dāvanas uz riņķa? Kāpēc tu esi tas cilvēks noteikti, pie kura var aizņemties naudu? Noteikti tu esi tas cilvēks, kuram var zvanīt jebkurā diennakts laikā. Noteikti tu esi tas cilvēks, kurš ierodas katros svētkos un neaizmirst nevienu kaut ko neuzdāvinādams, pareizi? Un noteikti tu arī esi to mēģinājis kādreiz nedarīt, un tad vainas apziņas un nožēlas sēsta tu nākamajā reizē pārspīlē vēl vairāk. Kāpēc tu to dari? Kāpēc tev ir šī vajadzība dāvināt cilvēkiem? Atbildi pati sev uz šo jautājumu, kas tad būs? Es uzdāvināšu Ziemassvētku, ja, tūlīt svētkiem. Es uzdāvināšu tai ģimenei, savai ģimenei, savam partnerim, lai būtu kas. Ko tu dabūsi no tā pretī? Pajautā sev šo jautājumu un pamēģini atbildēt šo jautājumu. Ko tu sagaidi pretī? Ja tu nesagaidi neko pretī un dāvini no tīras sirds, viss ir pareizi, bet te atkal ir viens jautājums, tie nebūtu nav visi cilvēki uz rīņķi un daudz cilvēku, kurus tu apdāvini un kuriem tā teikt, pats galvenais cilvēks, kurš ir jāapdāvina šajā dzīvē, esi tu pati. Kā ir ar tevi pašu? Vai tu apdāvini sevi? Vai tu neaizmirsti sevi? Vai tu ieguldi sevī? Ja mēs visi cilvēki mācamies, augam, attīstamies, mums ir ļoti daudz vajadzības, nepārtraukti izglītībā vien, ja? Es nerunāju pa augstskolām, nerunāju pa diplomiem vispārējais. Mūsdienās cilvēki mācās savādāk. Viņi paņem kārtīgi piķi, noliek un mācās ļoti ātrā tempā, nopērkot tātad visas izkristalizētākās zināšanas. Nevis tur skolā, ja, to drausmīgo ūdeni un tā vajadzība, tas tiešām svarīgais ir ārkārtīgi maz. Tagad tu kursos vienkārši nopērc uzreiz konkrēti, kolosāls, labas zināšanas, darbojies, viss. Vai tu to dari? Vai tu dāvini sev šādas dāvanas? Vai tu rūpējies par sevi ne jau tikai fiziski? Ja? Manikīrs, pedikīrs nav kaut kāda briesmīgā ieguldīšana sevī. Tā ir elementāra sevis apkopšana, vienmēr sakot. Vai tu savā izglītībā ieguldi? Vai tu interesējies par kaut ko? Vai tu vispār zini, par ko tu gribi interesēties, vai tu vispār sevi pazīsti? Jo parasti šie cilvēki ir apmaldījušies tamā, ka viņi meklē visiem citiem, kas ir svarīgi. Viņi zina, kādas vēlmes ir visiem citiem uz riņķi. Paši šie cilvēki parasti nezina, ko viņi vispār grib. Viņiem nav īsti vēlme. Viņi tā
Man jau viss ir. Tur ir arī baigais lūziens zemapziņā, tur ir jāiet apakaļ un jāskatās, kurā brīdī tu kā bērns esi pieņēmis šo variantu, ka tieši ar to, ka tu esi laba un kaut ko dod, tātad mīlestību nopelnot, tikai tā tu dabūni kaut kādu mīlestību atpakaļ. Tas ir vesels scenārijs. Kā tu vienkārši darbojies tālāk pa dzīvi. Tādu lēmumu, kādu tu pieņem toreiz tur bērnībā, ka tikai tā tu mīlestību un uzmanību dabūni no vecākiem par labu liecību, jā, tur sportā varbūt kāds diplomiņš, to labu izdarīt, to tikai par kaut ko, tātad nopelnīta mīlestība. Un tā mēs pieaugam un pelnam viņu tālāk. Kā nu kurš var? Cits ar dāvināšanu, cits ar izdabāšanu, cits ar skriešanu diennakts laikā, jebkurā palīgā, jā, cits ar, kā nu kurš ir izvēlējies to. Bet tas vienkārši ir zemapziņā, un tu vienkārši savādāk nevari. Tu ar prātu to ir ļoti grūti saprast. Es tev vienkārši tagad saku, un tu noteikti saki, jā, tā ir, jā, bet tu neko tur nevari izdarīt. Ja? Tas ir ārkārtīgi dziļi iekšā un ierakstīts tavā zemapziņā. Šis ir jāiet regresijā un jāapzinās, kurā brīdī kas tieši ir noticis un kā šis lēmums tika pieņemts. Un viņš ir tālāk tad jāpāraksta. Un lēmums jāpieņem, kad viss fokus ir uz tevi pašu. Un ja tu dod sev pati, ja tev viss ir gana, ja tu jau esi kārtīgi ieguldījusi sevi, un tev ir vēl, tad lūdzu smuki no visas sirds dāvini dāvanas